Šodien gatavojam rudens vitamīnu salāts. Izmantosim ķirbi, burkānu, apelsīnu, palielu ābolu, mazliet ķiploka, sāls, pipari, sēkliņas, jebkādas, mums būs sezama un olīveļa. Vispār runājot par ķirbi, visi zina, ka ķirbis ļoti veselīgs, vērtīgs, taču nevienmēr mums viņi tā kā kaut kā izdodas iekļaut savā ikdienas ēdienkartē. Kas ir galvenais nosacījums, kad tu izvēlies ķirbi? Tev nevajag lielu. Jo mazāks ķirbīts, jo vairāk uzturvielu. Tā kā izvēlies mazos smukos. Vējam ķirbi. Uz to pašu sakņu rīvi sarīvējam arī burkānu. Vienkārši visvienkāršāko sakņu rīvi. Ņemam ābolu. Sālt skābu kādu vai skābu. Tāpat uz sakņu rīvu pierīvējam klāt. Tad uz mazliet smalkāko rīvīt mēs varam sarīvēt ķiploku. Ļoti patīk šī rīvīt, jo tad jāmazgā tikai viens maziņš instrumentiņš, bet var sarīvēt pilnīgi visu. Nākamais mums ir apelsīns. Apelsīnu mēs nomizojam. Un sagriežam mazos kucīšos. Pieliekam nedaudz eļļu. Labāk jau izmantot salātos olīveļu, bet principā jau der jebkāda sāla pipars, protams, pēc garšas. Pieberam sēkliņas, var arī pirms tam apgrauzdēt. Un vēl kādam akcentiņam, kādu brūklenīti vai dzērvenīti. Samaisam un labu apetīti! Un tā, pusdienas gatavs. Šāda lieliska rudens salāta, kas ir bagāta ar šķiedrvielām, vitamīniem, fitoelementiem. Un tieši rudenī, kad ir sezona šiem salātiem, patiesībā šādu salātus mēs varam gatavot visas ziemas garumā un gaidīt jaunos pavasara salātus. Šie salāti pusdienās uzkodā var kalpot kā ļoti lielisks ēdiens kopā ar olbaltumvielām, kur tu var pievienot vai tā būs zivs vai vista vai kā mūsu gadījumā omlete.